visiem! Šodien mēs spēlēsim erudīcijas spēli Risks un daži jautājumi par Jēkabpils valsts ģimnāziju. Pirmais. Cik skolotāju ir Jēkabpils valsts ģimnāzijā? 64. Kas ir skolas direktors? Orijents Vizovs. Cik gadus viņš ir par direktoru? 6. Kurā gadā tika dibināta Jēkabpils valsts ģimnāzija? 1919. Kas ir Jēkabpils valsts ģimnāzijas himnas autori? Skaidrīte Kugača. Kas ir pirmais skolas direktors? Kārlis Lamberts. Paldies! Sveiks, Kristap! Tātad mēs zinām, ka tavs līgums ar Rīgas Dinamo ir beidzies. Kāda ir tavi nākotnes plāni un kā tu vērtē Rīgas Dinamo? Es mēģināšu savu līgumu pagarināt un šajā komandā vēlos palikt tikai tāpēc, ka jūtos kā mājās un es iespēlēju šajā komandā. Mēs tev novēlam veiksmus, ļoti liels prieks, ka spēlē Rīgā un lai tev viens stāvjās karjeras gaitās. Ar jums kopā bija Overtime TV studija. Gaidām jūs nākamā otrdien 10. stāja 6. O, priekšnieks nāk! Mēs ceram, tu pārdāvu kaimiņam. A kur viņš dzīvo? Čau. Raidījumā LNS ziņas. Kā mēs visi zinām, basketbols ir komandu sporta veids un Jēkabpils valsts ģimnāzijā notiek basketbola turnīrs. Zināja, ka 7. B klases saldie zēni Rolands, Dainis, Emils piedalās skolas basketbola turnīrā un pašlaik ierindojas 6. vietā. Interesanti. Taču turpinājumā laikas viss. Skolas drūmākajos stūros ģērbtuvēs būs drūms laiks, taču turieties ēdamzālē, lai izkļūst saulains un patīkams. Labdien, jūs esat atgriezušies pie eksistences ziņām. Pirms reklāmas pauzes mēs gandrīz noskaidrojām, kurš ir šīs sezonas uzvarētājs. Un šīs sezonas uzvarētājs ir Daira Nārks. Vai tev būtu kādi vārdi, ko teikt? Jā, paldies, ka visi man atbalstījām un tiekamies nākamajā sezonā. All
gimnāzijas televīzija ar devīzi brīvība, domās, panākumi darbā. Aplausi Jēkabpils valsts gimnāzijas visiem skolēniem. Paldies, paldies, 7. aplausi vēlreiz 7.